Šogad viens no vecākajiem Eiropas muzejiem, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, atzīmē savu 240. gada dienu. Viss gads notiek šīs jubilejas zīmē. Bija gan lielas svinības, ir atklāta arī jau ļoti ilgstoši mums pietrūkuša ekspozīcija, kur stāsta par Rīgu no 1710. gada līdz 19. gadsimta vidu mūsu izcilajā kolonu zālē un tās balkonā. Katru mēnesi muzejs demonstrē arī vienu no skaistākajiem vai interesantākajiem saviem eksponātiem, kur mēs tā arī saucam par mēneša eksponātu. Nu un, protams, mūsu skaistā muzeja nakts, kurā mēs rādīsim gan savu ekspozīciju, gan tā kā tēma ir zaļā krāsa mežs, mēs rādīsim arī daudz telpaugu kopā ar Latvijas Universitātes botānisko dārzu, dažādas mēbeles, būs dažādas akcijas un vesels liels spēļu laukums bērniem.